Cilvēki ir iemīlējuši šo produktu. Viņi principā ir gatavi rādīt, reklamēt, un es nevienam par to nekad neesmu maksājusi. Man bija tāds sajūta, ka es nekam neesmu derīga. Es vienkārši nevaru izdomāt vienu nosaukumu. Kā tas ir? Ja tu esi nācis no vides, kur visi iet savu ierasto taciņu, tas ir galīgi ok, ka tevi nesaprot. Tāpēc tas nav tā, ka ģimene slikti, viņi tādi vienkārši nesaprot, un that's fine. Es mīlu sociālos tīklus, un es viņus negribu atdot. Man patīk tur ņemties, man patīk montēt. Es pat atpūšos taisot to video. Pietika ar vienu cilvēku, kuram es parādīju, kā tas izskatīsies, un principā ar to arī pietika. Vienkārši neapstājos kopš tās dienas. Sveicināti atpakaļ kārtējā mūsu sarunā, un šī mums būs pavisam īpaša, jo mēs izējam no mūsu ierastā koncepta. Jeb sarunai šodien ar mani ir pievienojusies mūsu studente un uzņēmēja Krista, kuras stāstu es gribu, lai jūs arī sadzirdat, paņemat sev kādu iedvesmu, motivāciju un to, kā vienkārši realizēt savus sapņus, kustēties uz priekšu, neapstāties un darīt tieši to, kas tev būtu jādara un ko tev gribās darīt. Tāpēc sveika, Krista! Priecājos tev šeit redzēt un paldies, ka tu esi. Vienmēr mēs sarunu sākam diezgan līdzīgi. Tāpēc man ir jautājums tev, Krista. Kas tu esi un kā izskatās tava standarta viena diena tavā dzīvē? Es esmu Krista. Standarta diena manā dzīvē izskatās. Principā tā sāks ar sociālajiem tīkliem. Ļoti labi. Jo tur es vadu savu uzņēmumu kontu, nodarbojos ar sporta zeķu reklāmām un tirzniecību. Tas ir mans mazais bērniņš. Un strādāju pie dažādiem jauniem apģērba dizainiem un vēlos nest kaut ko jaunu, skaistu, ērtu. Jā. Man ir jautājums, kā tu tiki līdz tam, jo zeķes ir zeķes, produkts ir ļoti labs, bet man liekas, ka ir mazliet tā kā, ne tā jāpiepūlās, bet jācenšas parādīt tā lielākā doma tajā. Tāpēc man ir jautājums, kā mēs tikām līdz zeķēm? Jo pirms tam, cik es zinu, tev nav bijis tāds savs uzņēmums, savs produkts, tu esi uzņēmīga. To gan es zinu, to es gribu arī, lai tu pastāsti. Bet kā tu nokļuvi līdz tai šodienai, līdz tam produktam? Es sāku ļoti aktīvi nodarboties ar sportu. Un principā ir tā, ka es sāku saprast, ka man neapmierina tas, kas mums ir piedāvājumā. Man nepatīk ne cena, man nepatīk ne kvalitāte. Un tad es vienkārši vienu dienu sēžu un tādu, es uztaisīšu savas zeķes. Un tās būs ideālas. Un tādas viņas arī ir. Un tieši tāpat uztaisot šīs izveidojot to prototipu ideāliem zeķiem, atrodot ražotāju, sākot jau to tirzniecību, tad es sapratu, ka mēs ejam tālāk. Tagad es vēlos ideālu sporta tērpu, kura nav. Un es arī tādu izveidoju. Tāpēc, un tad tu step by step, solīt pa solītim. Tas ir viegli vai grūti? Tā, tev ienāca ideja? Cik ilgs laiks varbūt pagāja līdz pirmajam prototipam, ko tu turēji savu rokās? Pirmais zeķei. 9 mēneši. 9 mēneši? Bet tā, ka tas bija tikai prototips vai tā kā jau gatavs? Tas bija pirmais paraugs. Tas bija pirmais paraugs, ko es beidzot saņēmu. No tās idejas, kad... No idejas manā galvā, līdz tam, kamēr es beidzot izdomāju, kā vispār sauksies mans brands, ka tas būs Knockout Fit. Tas bija ļoti ilgs process, šis bija kāds 10. nosaukums. Tas nav tik vienkārši, tev ir viņš jāsajūt, jāiemīl un jāsadzīvo ar to. Katru reizi, kad es izdomāju jaunu nosaukumu, es domāju, labi, šis būs tagad viss. Un tu apgulojies un pamosties un nē, vai kaut ko citu. Ražotāju meklēšana ir ļoti ilgs sarežģīts process, kā atrast ar viņiem to komunikāciju. Vai viņš saprot, ko es vēlos, jo man bija konkrēti norādījumi, un ne visi saprat, ko es gribu. Kamēr es atradu to, kurš saprata. Man liekas, dažreiz arī tā kā, pirmkārt mums sevi jānodefinē, ko mēs gribam, un tad mums vēl ir cits cilvēks jāpārliecina un jāparāda un jāizstāsta, kā mēs to redzam. Un man liekas, tieši tā, kad ir tirgū bijis tāds kaut kāds viens ierastais, un tu ienāc forši, bet man vajag visu pilnīgi pretēji. Man vajag pilnīgi citādāk kā visiem. Man liekas, tad tur esi normālai tādai cīņai izgājis cauri. Labi, 9 mēneši. Tikām līdz Knockout Fit. Bet saīsinājumā tu pats saki kof, vai tu vienmēr tā kā pilnīgi zīmos. Man jautājums, kā tu nonāc līdz tam? Vai tas ir kaut kā saistīts ar tavu vārdu, ar tavu kaut kādu zīmolu, tādu tavu iekšieni Kristu? Vai tas tomēr arī bija kaut kā tā intuitīvi, skatījies jau tālredzīgi? Kā tu tiki līdz tam pēdējam ideāliem nosaukumam? Es gribēju, lai to var smuki saīsināt. Lai zem katra burta ir kāds vārds, lai tur ir kā burts, un lai tas ir kaut kas spēcīgs, un lai tas ir uniseks.
Tie bija tie parametri, jo es gribu arī padomāt par vīriešiem. Man liekas, ka viņi bieži ir atstāti novārtā. Tieši modes ziņā, drēbju ziņā, apģērbu, jo es jau tad sapratu, ka es iešu tālāk par tām zeķēm. Šitas ir labs, šito izstāst vairāk. Jo zeķis, tu diezgan 9 mēnešus mēs esam patērējuši uz vienu produktu, palaiduši launču. Kopā ar mājaslapu, kopā ar nosaukumu, kopā ar visu. Jā. Bet tu jau uzreiz startā zināji, ka tas būs kaut kas daudz lielāks. Jā. Super. Jā, diezgan ātri sapratu, ka zeķis būs man pamaz. Zeķis būs par īsu, forši, ka visiem nepat. Kas varbūt bija kaut kāda sajūta, ticība, pārliecība, kur tu dabūji to iedvesmu darīt? Vai tev apkārtējā vide, es nezinu, uzmundrināja, teica, jā, Kristei, vai tā kā tieši pretēji? Kā tu no vienas dienas, no vienas idejas tiki līdz tam, ka man tas ir jādara? Es atceros, kad es klausījos tieši tavu interviju. Es neatceros, vai tas bija Instagramā, bet es atceros, ka tu teici, ka pietiek ar vienu cilvēku, kurš tev notic. Jā. Un tajā brīdī man bija vienkārši tā. Man tieši tā arī bija, jo es nevienam nestāstīju, ļoti ilgi turēju to pie sevis. Nevis tāpēc, ka kāds tur noskaudīs, nošpikos vai nozags, dariet, lūdzu. Tas nav tik vienkārši, ejiet un pamēģiniet. Bet pietika ar vienu cilvēku, kuram es parādīju, kā tas izskatīsies. Un viņš man noticēja, un es uzticējos tam viņa viedoklim. Un, principā, ar to arī pietika. Viss vienkārši neapstājos kopš tās dienas. Šeit mēs varētu arī vienkārši sarunu beigt. Principā viss, kas tev bija jādzird. Ja tu šobrīd esi, man liekas, tiešām. Jo tā ir ļoti, ļoti daudziem uzņēmējiem, ka mēs meklējam, ka daudzi mums piekritīs, ka daudzi mūs sapratīs. Mēs meklējam atbalstu, mēs ejam pie ģimenes, un nereti tie, kas mūs atbalsta, ir tieši visi izņemot mūsu ģimeni. Bet kāpēc tas tā ir? Un es gribu pacelt šo tēmu, jo viņi vienkārši tev nav parādā to, lai viņi saprastu. Jo skaties, ja tev ģimenē nav visi uzņēmēji, nav visi tādi, kas realizē savas kaut kādas trakākās idejas, tas ir ka viņi nesaprot, kāpēc tu to gribi darīt. Ja tu esi nācis no vides, kur visi iet savu ieras to taciņu, tas ir galīgi ka tevi nesaprot. Jā, tas nav, kurienes tu esi nācis. Jā. Tāpēc tas nav tā, ka ģimene slikti, viņi vienkārši nesaprot, un that's fine. Jā, tas, ka tu esi izvēlējies kaut kādu savu kuku, mambo, džambo ceļu, pēkšņi iet un iet uzņēmē darbībā. Viena cilvēka ticība, bet man ir arī, gribētu zināt, tavu pašu tādu iekšējo tādu ticību sevi, jo 9 mēneši tas ir garš laiks. Tas ir laiks, kad tu vari padoties kāds 5 reizes. Gribu zināt, vai kaut kas tāds arī notika? Nē, es nevienu reizi nepadavos. Un tad tajā brīdī, jau, kad es sajūtu šo nosaukumu un ka beidzot es nonācu arī līdz tam, kā izskatīsies logo. Šos te burtus, kas arī ir tāda šrifta un fonta nav, viņš tika izgudrots tieši priekš manis. Un tā firma, kas man viņu izveidoja, mums bija fantastiska sadarbība, viņi to izdarīja tādā tempā, kad es atnācu, es ieraudzīju, vienkārši to. Jā, tā kā mums nebija nekas jāpārtājas, vienkārši toņi, viss, tā, ka pilnīgi punkts uz zīvi uzreiz. Un tikko kā bija tas, viss jau tās tālākās virzības bija jau daudz ātrāks līdz ar to. Šis te pamatiņš. Ļoti labi, jo man ir tāds teiciens apkārt, ka ja jau kaut kas neizdevās, ja jau ir kaut kādi šķēršļi, tad tas nav domāts man. Tā kā ļoti daudz cilvēki tajā meklē iemeslu vairs nedarīt, jo kaut kas notika. Mums 9 mēnešu process bija ražotāji, man nesaprata. Tā tad varbūt tas nav mans pirmais iepakojums, nezinu. Bet man tieši liekas otrādāk, ja šis nesanāca, tad mēs ejam tālāk un meklējam veidus, kā mēs to izdarīsim. Kas būs tas cilvēks, kurš to zīmolo? Tātad, 9 nosaukumi mums nepatīk, bet mums patīk 10. Tad mēs ejam vienkārši ar 10. Nevis, ja jau es 9 reizes nevarēju izdomāt savu zīmolu nosaukumu, tad man nevajag šo produktu. Kādus pāris mēnešus pirms tam man bija tāda sajūta, ka es, man liekas, nekam neesmu derīga. Es vienkārši nevaru izdomāt vienu nosaukumu. Kā tas ir? Bet viņam ir jāatnāk un nedrīkst to sasteigt. Un arī šobrīd biežiem ir tā, ka kaut kas velkās pārāk ilgi un gribās ātrāk, bet ja būtu ātrāk, nebūtu tik labi. Taisnība. Taisnība, pilnīgi piekrīt. Un, es esmu parunājis ar zīmola patentu ekspertiem un cilvēkiem, kas to dara, un viņi arī saka, vārdu var vienmēr nomainīt. Tā teikt, ja tu pati augsi, nezinu, paies 2-3 gadi, tu jutīsi, ka šim ir jāsaucās kaut kā citādāk, piemēram, tas jebkuram biznesam. Tas nav tik sarežģīti nomainīt. Tā kā LMT pat ir taisījuši rebrandingu pēc cik gadiem, tāpēc, kad saprot, tagad gribam kaut ko jaunu. Un arī tas ir normāli. Tāpēc, man šķiet, galvenais, lai tajā brīdī tas tev šķiet, ka šis ir pareizais. Un atkal tad jau tu pieslīpēsies, pielāgosies, sarīvēsies ar to nosaukumu visu pārējo.
Ļoti labi. Tātad, zeķes. Man ir tāds teiciens, un tieši tā, kad nāk pie manis arī sociālās tīklas mācīties, vienmēr saku, ja tu man pateiksi, ka tu pārdod tikai zeķes, un ka tam nav nekāda pievienotā vērtība, ko tu vari stāstīt, tad tev nav šis jāpārdod. Un tu esi vienkārši tas izcilais piemērs, kur es atkal pretī saku, kur ir Krista? Un viņas produkts pagaidām ir tikai zeķes, bet to, ko viņa ar viņām ir izdarījusi, es gribu par to komunu parunāt. Jā. Jo mēs tikāmies ar tevi, kad tavs produkts bija svaigi palaists. Un es atceros, ka tu man stāstīji tās visas idejas un cilvēkus, un tu jau uzreiz tā kā saprati, kur tev tas ir jānes iekšā. Pastāst man lūdzu par to savu domu gājienu tieši komunas būvēšanai, sportisti, kā no viena produkta to pārvērst par kaut ko daudz lielāku. Par to, ka cilvēki pērk vairāk, katru dienu ietego tevi, kā viņiem kājās ir tavs produkts, vai tas arī tā kā bija uzreiz, un kāds vispār, kā tev izstāst šis process pašai no malas? Principā es jau veidojot šo Instagram kontu zināju, kad es iešu plašumā, ka man uzreiz ir jāņem ciet visu, ko es varu paņemt. Tāpēc es kļuvu ļoti neatlaidīgi. Protams, ka es bieži arī kādam piedāvāju. Vienkārši pamēri, iedod man godīgu atsauksmi. Tā kā nepatīk, tad tā arī pasaka, bet es zināju, ka tā nebūs. Tā kā viss jau ir skaidrs, un cilvēki ir iemīlējuši šo produktu, un viņi principā ir gatavi rādīt, reklamēt, un es nevienam par to nekad neesmu maksājusi, viņiem vienkārši patīk. Un šī teiksim, pat komunu un kofu fani, viņi paliek aizvien vairāk katru dienu. Viņiem patīk zeķis, viņiem patīk viņiem patīk viss tas, ka tu jūties tajā visā. Tas pat nav par sportu tikai. Tas vienkārši ir par dzīvesveidu, ka tu esi neatlaidīgs, ka tu nepadodies un ka tu dari. Tas patiesībā ir zem tā nosaukuma. Tas ir par to sitienu, tas ir par nepadošanos, tas ir par dzīves stilu. Tu esi perfekti šobrīd noraksturojis man, ko nozīmē zīmols un zīmolvadība. Jo, principā, zīmols ir tā kā tavs vārds, un tas redzamais, un krāsas, un logo, un tad zīmola vadība ir šis te, kas ir apakšā. Tā kā tā dziļākā vērtība un doma tam. Jo mēs varam izdomāt produktus, un daudz var izdomāt produktus šis būs super rentabli, šitas būs baigi profitabli, bet es teiktu, ka šodien pareizais veids, kā ienākt tirgu, ir caur to zīmola vedību, caur to vērtību, caur to, kas ir tas, kāpēc tu. Un man tiešām vērojot no malas, tas, ko es redzu, ka cilvēki tā kā paši to pieprasa vēl. Jā. Tāpēc parunājam par to. Viņi kļūst atkarīgi. Viens ir par pašām zeķēm, otrs ir tu jau veido citas sadarbības ar citiem kaut kādiem vai satura veidotājiem vai produktu pārstāvjiem, treneriem. Es redzu, ka jūs veidojat kaut kādu jau tādu collaboration. Tad es redzu, ka tu strādā vēl pie citiem produktiem. Kā iet viss tas process tev? Tā, principā ir tā, ka es šobrīd domāju par to, ka es vēlos, lai pēc iespējas vairāk cilvēki saprot, cik tas produkts ir foršs, lai viņi nedomā, ka tas tikai sportistiem. Tā tas nav, jo es šajā zaķēs staigāju cauru dienu, tā tad arī zābakos tev ir ērti to īpašo, bet tur īpašību labo ir tik daudz, tāpēc arī ir saturā ir dažādība. Tur nav tikai sporta zāle un treniņi, tur arī ir ikdiena, tur arī sieviete mājās, kas taisa kafiju, un viņai ir ērti, jo tieši mājās arī ļoti daudz cilvēku viņas nesā. Staigājot, nevelko čības, velk zeķītes. Es būs Parīzi izstaigāju ar tādām zeķiem, ja kas. Un neietagoju mani. Viņas nebija redzamas. Ja es ieliku stori, tur nevarēju redzēt kofiju, tur bikses gan bija priekšā, bet es piekrītu, jo man viss bija speciāli līdzi tieši iemesla dēļ. Pirmajā dienā, kad es nostaigāju garos visas iepirkšanās, nākamajā dienā, kad tev ārkārtīgi sāp kājas, un man bija jāmēģina apavi, un es speciāli vilku tavs zeķus, un es zinu, ka ar tavs zeķiem man būs labāk. Bet tas tiešām ir par to, ka tas ir forši. Tā kā jo man liekas, ka tieši sarežģītāk ir sevi ielikt kaut kādā vienā konkrētā nišā, un tagad es esmu tikai šajā burbulī un tikai šim burbulim paredzēta, jo es teiktu, ka tam ir baigi limiti. Jā. Tā kā, ja tu ieiet tikai sporta zālē, kas varbūt sākotnēji tā izskatījās arī ar sporta tērpiem, kurš tu nesaki skaļi, ka tu jau taisi, jā. Viens tur tāds skaists. Viens ir tāds, bet vienkārši par to, ka tu to nišu tiešām saproti, ka šis ir par cilvēku. Jā. Man ir jautājums vairāk varbūt vēl par tagad sociālajā tīklī, tava tāda solo uzņēmējdarbība. Vai es saprotu pareizi, tu šobrīd visu dari pati, izņemot fizisko ražošanas procesu? Principā, jā. Man, protams, ir grāmatvedis. Tas bija arī tas, ko es izdarīju uzreiz.
Un es uzreiz nolēmu atvērt Sijā, tā kā es izdarīju tos lielos svarīgos soļus, lai par to man nav jāuztraucās. Uzreiz arī atradu, turpat sporta zālē es atradu meiteni, kas man mājaslapu uztaisīs. Tā kā no turienes patiesībā man ir ļoti daudz kontaktu. Arī pirmais fotogrāfs, pirmajā fotosesijā man bija no sporta zāles. Meitene, kas strādā ofisā, kas regulāri apmeklē zāli, un pēkšņi arī viņa izdomā, nē, es gribu tagad būt fotogrāfs. Un tā kā viņa man raksta. Tieši tā, un ļoti daudz. Jo tā kā sanāk tā ideja atnāca no turienes, daudz kontaktu, fotogrāfs, mājaslapa, tas viss man nāca no vienas sporta zāles. Man liekas, tāds life-changing vieta tev. Jā, tieši tā. Labs. Jautājums pat ne jautājums, bet kā tas ir menedžēt visu. Jo šobrīd ļoti daudz tiek runāts, un arī es pat personīgi runāju par deleģēšanu, bet es zinu, ka tas nav viegli. Es zinu, ka tas nav viegli, jo īpaši tā, kad tu izaudzini savu bēbiņu, savu produktiņu, tu zini visu labāk. Tu vienīgā spēj to visu izdarīt. Neviens nespētu izdarīt tā kā tu. Tas ir, man liekas, tāds standarts, kas vienmēr visiem galvā ir. Kā tev ir ar šo, vai tev ir bijuši brīži, ka tev liekas, nē, man vajag vēl cilvēks, vai tu vēl aizvien jūti, kad visu es kontrolēju, visam manis ir gana? Man ļoti vajag. Ļoti vajag cilvēkus. Un principā man ir viena man kolēģīte, kas man ik pa laikam palīdz, un es jau uz viņu tēmēju arī nākotnē. Es redzu, viņa ir daudz jaunāka par mani, es redzu viņa arī vēlmi augt, un es gribētu, lai viņa aug kopā ar mani, un man ir ideja viņai piedāvāt kaut ko vairāk. Tā kā, jā, mēs noteikti sadarbosimies, es netikšu vien pat galā. Kā bija ar to pirmo soli, ko tieši viņi dara? Sociālai tīkli vai kaut kāda paciņu pakošana? Paciņas. Man pat liekas, ka arī šo es no tevis noklausījos, ka tev ir jāizveido saraksts, jāsadala pa daļiņām 3, vai ne? Un tad jāuzraksta, ko tu neatdosi nevienam. Es mīlu sociālos tīklus, un es viņus negribu atdot. Man patīk tur ņemties, man patīk montēt. Es pat atpūšos taisot to video. Tā kā es varu nosēdēt 3 stundas, un man ir tāds, tā kā kaifs. Tas ir mans kaifs. Paciņas ir vienkārši tā, ka man ir jāpako paciņas, un es tā, atkal tās zeķes, es negribu. Tā kā man vienkārši nepatīk tas process, un tas nav nekas slikts, un ir forši. Un tad pēkšņi man kolēģi tāda, es dievinu tās kastītes un tās lendītes, man tā, lūdzu, ņem, lūdzu, tā kā tas būs tagad tos pienākums. Izstāsti. Es negribu pat izstāstīt, lai tu izstāsti. Kas ir tās 3 iedaļas, tā kā mēs sadalām tos darbus? Man interesē, kā tu atceries to, ka es to stāstīju. Es neatceros, varbūt konkrēts nosaukums, bet es atceros to, kad es sadalīju par tās iedaļas tajā, ko es nevaru atdot, un tad to, kas ir tā kā pa vidu, un tad pēdējais, ko es vispār negribu darīt, ko es vienmēr atlieku, ko es daru pēdējā brīdī, kas man dzen stresā. Tas, kas tev dzen stresā, tas tev stāv kaut kur galvā un traucē darīt visu pārējo. Tāpēc vajag atrast kādu, kas var palīdzēt ar šiem. Kurš tās paciņas pakos? Kurš tās paciņas pakos? Bet tieši tāds arī ir. Tieši tāds arī ir. Es daudziem cilvēkiem šo liku darīt. Es sev lieku to darīt ik pa laikam. Un ik pa 6 mēneši ir tāds zoom out savā biznesā. Tā, mēs esam atkal kaut kāds solīši pagājuši priekš, vai es atkal esmu ieslīgus kaut kādos darbos, kas man reāli nepatīk, kas man atņem enerģiju. Jo es uzskatu, ka uzņēmējs principā ir inovators, ideja ģenerētājs, un tad skatīties, kurš tās idejas realizēs. Un tavā gadījumā pieņemsim, kad pienāks moments, ka tev nepatiks vairs montēt. Pieņemsim, tev būs citi darbi. Tas, ka filmēt man patīk, izdomāt idejas man patīk, man vairs nepatīk vai nav kapacitāte salikt to visu kopā. Un tā kā tik pēc pusgada pasties no jauna, kas ir tie darbiņi, kur tā kā vairs nav par tevi. Varbūt viņi pirms tam bija, te bija to mīļākie darbi, un šodien viņi tev atņem visu enerģiju. Tas jau sāk mainīties, starp citu, jo es jau esmu sākusi vairāk izmantot, es izmēģināju jau UGC saturu, kā tas strādā. Jo es saprotu, ka es negribu pati būt visu laiku kadrā, es negribu arī pati visu laiku montēt, nevis tāpēc, ka man nepatīk, bet tāpēc, ka man nav laika. Tas jau tagad ir pavisam citādāk. Un ir forši, ka ir kāds, kas tik smuki to visu izdara, ieliek, un tas saturs ir gatavs, un man vienkārši tā fantastiski, tu sēdi un smaidi. Bet tieši tā, un par UGC vispār runājot, cik plaši tu tajā esi gājusi, nezinu, cik cilvēks es jau ņēmusi, vai tas bija vienkārši tāds testa variants? Principā man ir vairākas meitenes, ar kurām es sadarbojos, bet konkrēts cilvēks, kas jau pats strādā kā UGC, man ir tikai viens, bet man ar viņu pagaidām pietiek, tā kā viss ir kārtībā. Jā. Es arī par to, ka UGC eksistē jau kaut kādu laiku, bet principā šis ir tas moments, kad Latvijā tas ienāk arvien aktīvāk, un kad cilvēki to sāk saprast, jo tas, kur mēs ejam tādā sociālo tīklu mārketingā, ir
jā, es te vienā pusē stāstu, ka ir dibinātāji, ir vadītāji, mums pašiem jābūt kamerām, mums pašiem jārunā, bet tad iet arī tas cilvēku faktors, jo mēs jau kā dibinātāji, mēs jau teiksim visu labāko par savu produktu, mēs jau domāsim visu labāko, un kaut kādā vienā momentā tas cilvēks varētu tā kā pārstāt mūs tik labi saprast, un tāpēc mums vajag tās dažādās sejas. Un īpaši tās, kuras nenāk no mūsu pašu uzņēmuma, ja? Jo vēl ir tas EGC, kas ir Employee Generated Content, kur tavi darbinieki filmētos, tavu paciņu meiteni stāstītu, cik forši ir pakot paciņas, nu, tas arī tā kā forši ir, bet vai man rodās uzticība, ja? Un forši, ka tu jau arī intuitīvi redzi, tātad man gribās vēl cilvēks, kas par to parunā. Un es teiktu, ka mēs ejam bišķiņ vairāk no influenceriem un vairāk iekšā UGC. Tieši tajā, ka tas ir nevis, ka influenceri savos kontos stāsta, cik forši, bet ka tieši mēs kā uzņēmumi izmantojam citu ražot saturu savā kontā. Savās maksas reklāmās, savā kontā liekam, jo tas sniedz daudz lielāku to uzticību šobrīd. Tā kā prieks dzirdēt arī par to, kur tāda ideja dabūja. Tu jau zini. Nice, no kurienes šādas labas idejas atnāk? Tā ideja man bija jau galvā, taču atnākot uz kompetenci centra pasākumu pie tevis. Satikšu fantastisko meiteni, kura izrādās vēl nevienu nesadarbojos, bet grib strādāt par UGC, un es vienkārši tādu stūdošu zaķis nofilmē man video, un ja būs labi, mēs strādājam kopā. Un viņi uztaisīja ideāli, vienkārši perfekti. Vispār nav kur piesieties. Jā, tiešām. toreiz mums ir daudz studenti tādi, kas kursa laikā saprot savu virzienu, atnāc varbūt pēc viena, aiziet ar citu. Es atceros, zinu, par kuru dāmu tu runāji, Ievu. Viņa atnāca, viņa gribēja tā kā SMM, satura veidošana, un es vēl atceros, ka viņa man rakstīja, kad mēs izsludinājām branču, mēs ielikām biļetes, vai bija tikai, man liekas, toreiz bija tas waiting lists. Un viņa man raksta, kā, ka Elīna, es gribu, bet man ir bišķiņ bail. Nu, tā kā man ir bišķiņ bail, es mazliet kautrējos, tā kā es tur nākšu svešiem cilvēkiem, saku, Ieva, tev ir jānāk. Nu, tā kā tieši tad, ja tu izjūti šīs emocijas, tev ir jānāk, jo tu saproti, ka kaut kam ir jāmainās tavā dzīvē. Jā. Un viņa atnāca, un es pēc tam viņu redzu tavos video, un man liekas, jā, tātad branča mērķis bija sasniegts. Tā kā tas mērķis networkingam un atrast, kā jūs varat būt viens otram par vērtību, tas tika sasniegts. Par to es priecājos. Es gribu vēl mazliet paliet medu virsū kompetences centram, bet tieši man interesē no tā sociāla tīklu, es aizmirsu pēkšņu vārdu, kursa satura, un ko tu paņēmi sev kā tāds uzņēmuma vadītājs. Cilvēks, kurš mīl sociālos tīklus, tu biji aktīva jau pirms tam, nav tā, ka tu pirmo dienu atvēri Instagramu. Kas tev bija vērtīgs? Attīstot savu zīmolu, ko tu vislabāk paņēmi no tiem 2 mēnešiem, kur tu mācies sociālās tīklus pie mums? Jā, es Instagramā nebiju jau pirmo dienu, bet es neko īsti nezināju par meta reklāmām, par meta biznesu, to visu platformu kā tādu. Tur ļoti skaisti detalizēti to visu pastāstīja. Par satura veidošanas kaut kādu plānu vai kalendāru. Man kāds kalendārs ir jātais kalendārs izrādās. Nu, tā kā, jo es to vienmēr darīju pilnīgi intuitīvi, nedomājot, kā tas tālāk. Vai tas virzīs cilvēku pirkumu, vai tas virzīs viņu iesaistei. Nu, tā kā, to visu tev iemāca patiesībā. Un šis pat tātad tur bija daudz tādas lietas arī par karuseļu veidošanām, par ļoti, ļoti plašu tā tēmu. Jo mums bija arī jātaisa beigās prezentācija, jāprezentē vai nu savs esošais uzņēmums, vai nu vienkārši jāizdomā kāds. Man bija vieglāk, jo man jau bija bērniņš. Tā kā bija forši ļoti. Un es, man liekas, arī norunāju tik daudz minūtes, ka pārējiem bija mazāk laika. Tas ir gan labi, gan slikti. Jā. Es cilvēks, kurš vienmēr liek ierobežot šo laiku, kad runā, bet prieks dzirdēt, jā, jo tas mūsu mērķis ir, ka tu strādā tur sev. Nu, tā teikt, tā stratēģija, ko tu pēc tam izstrādā, ko tu noslēdz, mūsu mērķis ir, lai īpaši, ja tev ir, kur viņu pielietot, ej un pielieto. Es ļoti ceru, ka tu viņu arī pielietoji, ka tu arī viņu realizēji, bet jā, tas, ko tu ieminējies par kalendāru, un es to salikt kopā ar jēgpilnu publicēšanu, jo šobrīd tiešām ļoti daudz uzņēmēju nodarbojas ar vienkārši ārā spīd saule. Tātad man šodien ir noskaņojums, tātad es kaut ko iefilmēšu, ko es nezinu, kur ir trendīga mūzika, vai kaut ko pašausim, vai tas kaut kā vispār nesīs mūs pie rezultāta. Es nezinu, jo es nezinu, kāds ir rezultāts, ko es gribu. Man gribas vairāk naudu, bet vai cilvēki tā kā to saprot? Un tas ir tas mūsu mērķis, salikt šo daļu pa plauktiņiem. Tā kā, kad nāks nauda, kad nāks komentāri, kad nāks sirsniņas, kad nāks privātās ziņas. Nu, kā tev liekas šobrīd sociālās tīklos, vai ir pagājuši kaut kādi mēneši kopš kursa, vai tu pati jūties tā stabilāk par to, ko tu komunicē un kad tu to runā?
Jā, es noteikti jūtos daudz stabilāk. Un arī patiesībā šis kurs man palīdzēja bišķiņ mainīt pat savu mērķa auditoriju. Man bija kaut kas viens tā kā jau izdomāts galvā, bet es sapratu, ka nē, nu man viņa jātaisa ir šaurāka. Es nevaru izpatikt visiem. It kā zaķis ir tāds plašs jēdziens, bet ņemot vērā, ka tās nav tikai zaķis, ir arī tērpi. Man ļoti bieži Instagramā kofani, zaķu fani, piemēram, raksta kaut kādas ieteikumus, vai ko viņi gribētu, vai Kristus tas šitādu tērpu, vai šito, vai negrib tādu kaut ko. Un es saprotu, es nevaru uz visām pusēm. Man ir tas viens konkrētais vīrietis galvā un viena konkrēta sieviete. Un tur nav ne pa labi, ne pa kreisi. Tā kā šis arī man palīdzēja. Principā arī to es sapratu tieši kursa laikā. Es tieši pirms nācu uz šejienes, es ierunāju savās TikTok sērijās video par to, ka visi klienti nav paredzēti tev. Un tas ir tā, ka mums nereti liekas, tieši tā zeķis, tātad sāksim ar 18 gadiem, jo tad viņam ienāk pirmā nauda, beigsim 60, jo kāpēc, lai viņš 60 gados vēl nenāsot man cērtā zeķis, vai ne? Un tad mums tā komunikācija paliek tik neskaidra un tik nekonkrēta, ka mēs beigās neuzrunājam nevienu. Un tad nereti mēs publicējam vienkārši, jo visu laiku ir jāpublicē, bet rezultāti nekāda nav. Man interesē par tavu publicēšanu, piemēram, par tavu kontu vadīšanu, tavu zīmolu vadīšanu, komunas. Kas ir varbūt tā gandarījuma sajūta, kas tev ir jāsajūt, lai tev būtu tāds, jā, nu, tā kā es daru pareizi, es jūtu piepildījumu no tā, ka es atnāku sociālajos tīklos komunicēt ar savu auditoriju. Tā kā es nezinu, vai tās ir kaut kādas konkrētas ziņas, vai tas ir sirsniņu skaits pie rīla. Ja? Nu, katram tas tā mēraukli ir cita. Kāds iet pēc miljonu skatījumiem, kāds iet pēc miljonu ziņām. Vai tu zini, kas tev dod to piepildījumu no tā, ka tu jūties labi, ka tu iznāci parunāties, vai ka tu iznāci nopublicēt to video? Kas ir tavs tāds, kas piepilda tavu kausiņu sociālajos tīklos? Mani piepilda šie atgriezeniskā saite tieši no cilvēkiem. Ir tīpaši, ja tie ir sveši cilvēki, kuri principā vairs man nav sveši. Es viņus visus uztveru kā savējos. Mēs visi esam tā kā savējie, mēs esam tā komūna. Es neteiktu, ka sportistu komūna, vienkārši komūna, kuriem patīk vienkārši tas, ko es daru, kuri mani atbalsta, un viņi paliek aizvien vairāk. Un šis te ir vērtīgāk nekā laika skaits pie rīla. Jā, tas man prieks, ka arvien vairāk uzņēmēji to saprot, jo tiešām tas piepildījums daudz lielāks. Zini, ka tu vari iet pie ielu un tev pretī atnāk cilvēks, Krista, man ir tavs zeķis kājās, vai? Tā tieši vien arī notiek. Vai ne? Sporta zālē, man liekas, tajā tavā vidē. Jā, es biju aizvakar treniņā un es redzēju vīrieti savā zeķēs, un es tā... Un viņš tā smaidīja uz to vienkārši. Es būtu neveikli iet klāt viņam pateikt. Es varētu pieiet tagad jau, jā, bet mēs sapratāmies bez vārdiem. Es biju ļoti priecīga. Cik forši. Krista, kā tu redzi savu nākamo gadu? Attīstībā tieši zīmolā, vai tu mērķtiecīgi ies kaut kādu vienu konkrētu produktu attīstību, vai tev ir kaut kāda nosprausta mērķi, es nezinu. Kopīgs treniņš pļavā ar visu komūnu mazums, vai kaut kā vairāk tās komunas attīstīšana, kā tieši tu redzi kaut kādus nākamos soļus kofa attīstībā? Nu, tad, kad jau būs palaisti šie pirmie kopējie treniņu tērpi ļoti skaisti, tad būs arī tagad ļoti smuki tēkrekli. Sanāca tā, ka es ļoti ilgi strādāju pie drēvēm, pie tiem projektiem, un viņas visas nāk tagad vienlaicīgi. Visi paraugi man nāk vienlaicīgi, man tur kā kastēm vienkārši tas viss stāv, un es nezinu, ar ko sākt. Es saprotu, ka man arī tieši tā, kā es sāku, tā es arī turpināšu. Tātad, ja pirmais bija tas jumpsuits kopējais tērps, tad ar to es arī turpinu. Pēc tam bija tēkrekli, man arī vajadzēja, lai viņi ideāli, protams, es viņus arī ļoti ilgi auklējos ar to dizainu, arī ļoti ilgi meklēju cilvēku, kurš saprot, kā tas ir jāuztais un kā es gribu to redzēt, jo redz, man no šīs te tehniskās puses es neko nezinu, bet es vienkārši zinu, kā tam jāizskatās, un man vajag, lai kāds to izdara. Un viss, un tas ir it kā liekas, un viss. Bet tas loģiski, bet sievietes tikai tā arī funkcionē. Tas, ko es teicu, kā uzņēmēji funkcionē. Mēs izdomājam ideju, un tagad jūs izdomājat, kā jūs realizēsiet manu ideju. Tāds izdomājam. Es atradu cilvēku, kurš varētu to mācīt. Nu, tiec galā tagad ar manu ideju. Ir plānot arī, es domāju par pasākumiem, es domāju arī par sporta inventāru, kā dažādiem aksesuāriem, līdz ar to idejas ir ļoti daudz. Es gribu arī uz... Pirms gada, sanāk tā, ka iepriekšējā gada augustā es atveru mājaslapu, lai gan zīmols jau strādāja, jo caur Instagram tirzniecība arī jau notika, bet mājaslapa bija bišķiņ vēlāk, un tas bija 26. augusts, un es sāku domāt par to, ka tieši 26. augustā es laikam gribu uztaisīt kaut kādu milzīgu ballīti. Obligāti jābūt. Kas būs kofa ballīte. Es esmu tikai par ballītēm, vispār zīmoliem. Šobrīd tas, ko es redzu, mēs izējam šobrīd tādā klātienes mārketingā. Jā,
iepriekšējos gadus bija kur visi mēs sociālos tīklos, tad šobrīd ir tā, ka sociālos tīklos tik ļoti spiež saturs, ka mums vajag to klātieni. Un man liekas, tas ir viens no iemesliem, kāpēc tā tava komūna pavelkās, jo tas ir par tādu fizisko iziešanu ārpus mājas un ārpus sociālajiem tīkliem, kad rekur ieraugot sportzālē vēl kādu ar tām pašām zeķēm un pēc tam jau ar kostīmiem, tu jūti tādu piederības sajūtu. Un, jā, par to klātienes mārketingu, to es ļoti redzu arī kompetenci centrā, kāpēc mēs veidojām šo te branču, jo es saprotu, ka mēs funkcionējam tikai tiešsaistē, un cilvēkiem vajag klātieni. Un tas nāks vēl aizvien vairāk, visādi PR pasākumi, zīmola dzimšanas dienas svinēšana, tāpēc es tev no sirds novēlu, vai jāsvin mājaslapas atvēršana vai zīmola atvēršana, man liekas, tā kā... Tas nav gluži par mājaslapas atvēršanu, bet es to izlēmu kā tādu dzimšanas dienu, jo es nezinu, kur datumu izvēlēties. Nosaukuma dienu vai tad, kad tas vispār radās. Izvēlēs savu mīļāko datumu no tiem visiem. Tas ir augusts, tā ir vasara, diezgan labs datums, tāpēc tas kaut kad arī augustā varētu būt. Ļoti pareizi. Tā kā es atbalstu, tiešām arvien vairāk redzam klātienes tāds PR pasākums, jo tas ļoti satuvina tos cilvēkus, kas netīšām jau ir saistīti šajā komunā, viņi tagad arī visi vēl satiekās un var dalīties un rekur arī tas pats brančā. Savā starpā iepazīties un vēl tālāk veidot kaut ko. Un kur ir tā foršā lieta, jo katru reizi, ka jūs ar Ievu tiksieties un domāsiet par sadarbību, kas jums ir galvā, ka jūs tikāties kompetenci centrā. Jūs vienmēr atminēsieties savu iepazīšanos tur. Un, man liekas, tavai komunai tas vispār ir ideāli, kad jūs atkal, kad tur savā starpā veidosies tās sadarbības, viņi vienmēr atcerēs, mēs tikāmies pie Kristas. Atceries Kristu, mēs Kristas dēļ vispār iepazinājāmies, bija kofs. Un tāpēc es domāju, pilnīgi noteikti realizēt kaut kādu klātienes konceptu. Un tagad man jautājums par mājaslapu. Pirms vai pēc mēs palaižam zīmolu, tavā gadījumā tu palaidi pēc. Kā tev šķiet? Vai mājaslapa bija kaut kāds milzīgs pagrieziena punkts un svarīgākais elements, vai tomēr tev šķiet, ka tāpat lielākā daļa kaut kāda procesu un saziņas un pirkumu noteikti ar tiem sociālajiem tīkliem? Es varētu, man liekas, dzīvot arī bez mājaslapas, principā. Man likās, ka visam jābūt ir sakārtotam visās jomās. Tā tad ir grāmatvedis, ir mājaslapa un ir sociāla tīkla. Bet principā ja es runātu varbūt katru dienu storijos, es negribu cilvēkus arī nogurdināt pārāk. Tas nav vajadzīgs. Tā kā, es dozēju sevi, jo manis var būt pa daudz un es varu runāt arī bez apstājas. Un es varētu tirgot arī tikai Instagramā, principā, bez mājaslapas. Tas tiešām strādā. Paldies! Tā arī ir. Ar visu to, ka mēs mācām mājaslapu izstrādi un kā veidot e-komerciju un tīmekļa vietnes. Bet tāds ir mājaslapa, ir tāds pēdējais solis. Mums te bija saruna ar Tomasu, mūsu lektoru, kurš tieši UX-ā un e-komercijā iekšā. Un tā jau ir, kad šodien tāpat mēs gan daudz patērējam tos sociālos tīklus, lai gan viņi ir par daudz, viss saturs ir par daudz, mēs tāpat atrodam tos cilvēkus, kuru dēļ mēs pat, ja viņš būtu ārā bodītē, mēs iet ārā viņa bodītē pirkt, nevis sūtīt caur mājaslapu, jo tas ir kaut kāds cits tāds. Es to zinu daudziem skaistumkopšanas meistariem, kur ievieš online pierakstus, bet tie pieraksti nestrādā, jo cilvēki tāpat grib pazvanīt un pačetot un paprasīt un paprasīt kaut savu konkrēto laiku. Tā kā tas tā ir, un man liekas, tas Instagrams ir labi, ka tā mājaslapa ir. Tas ir vajadzīgi, jo tu vari būt atvaļinājumā, tu vari gulēt, tev var būt telefons uz sleep mode un cilvēks var iegādāties tavas produktus vai neatstāt atsauksmi. Ir arī cilvēki, kuriem patīk vienkārši nevienu nerunāt, iet, nopirkt, pasūtīt un viss. Es esmu tāds cilvēks, un es to saucu, tie ir, ja mēs paņemam atkal no tā sociālā tīkla kursa, tie ir pārliecinātie pircēji. Tu bija manā grupā, vai ne? Nē. Nebija? Tiešām nebija, tu biji vakar grupā. Jā, savā grupā. Jā, mēs savā grupā runājam par šo te pārliecinātie pircēji. Tie ir tie, kas mūsuprāt nokrīt no mēnesi. Viņi nekad ar mums nav runājuši, viņi nekad nav rakstījuši komentārus, nav laikus spieduši, un viņi nopērk. 8 pāris uzreiz tā. Jā, tā funkcionē pārliecināties pircējs, un viņi ir gana daudz. Un ir atkal tas stereotips, ka visiem vajag atlaides, ka visiem vajag lētāk. Patiesībā Latvija ir pārliecinātie pircēji, kuri vienkārši viņi to vēros. Jā. Viņš to skatīsies, viņš tur ir. Un tad viņš vienkārši tā kā 100 eiro iztērēs tavā veikalā pēkšņi vienkārši tajā vienā vakarā, kamēr tu gulēji, vispār nebija klāt, un tu nezini, kas pa cilvēku. Un tad viņš uz ielas kaut kad ies un teiks, čau, Kristus, man ir tavs zeķis, un liksies, no kurienes taisa. Bet jā, tāds ir, un uz tādiem mēs arī fokusējamies, un viņiem ir vajadzīga tā mājaslapa. Jā, tāpēc atkal, ja mēs runājam par mērķa autoriem, tad ir forši saprast, ka kaut vai tie cilvēki ir līdzīgi, viņiem atšķirās šie paradumi. Labi. Kāds nākamais gads izskatās tev? Vairāk par komunām, bet par Kristu pašu. Kā tev liekas tādā sevis attīstībā, sevis pilnveidošanā, uzņēmējdarbības augšanā?
Kā tu redzi savu nākamo gadu? Mēs tiksimies, labi, tikko bija ķīnieši jaunais gads. Es varētu to likt kā čeklisti, nevis 31. decembra, bet tāda, kur pati Krista būs pēc gada? Es domāju, ka man būs pāris darbinieki vēl. Noteikti. Es jau par viņiem sapņoju. Un, principā, ir tā, ka man ļoti daudz, kas ir galvā, tad, lai tik ļoti nepiesārņot galvu, es vienkārši pierakstu to visu, bet tas viss pēc tam tieši tā arī realizējās. Jo tas, ko es esmu iedomājusies, tas ir svarīgi man. Es zinu, kā tas izskatīsies. Tas jau ir līdz detaļām tā kā pārdomāts, un tā tam arī jābūt. Un saprotu, kādi ir tie soļi. Es pat jau pirms dažām dienām es neatceros, kā es to teicu, bet man bija tāds, un es laikam jau drīz atdošu kādam savus sociālos tīklus. Laikam būs jāatdod. Tā kā es saprotu, ka man ir tik daudz vēl kaut kas cits jādara, un es gribu ieguldīties jaunos dizainos, jaunos produktos, un man nav laika tieši vienkārši tik ļoti. Nu, šodien tāpatās tu varēsi atdot kaut kādas 40%, jo visticamāk ziņas tu neatdosi. Tāpat, ko filmēs Kristu. Kam būs jānofilmē šis storijas no rīta? Kristai. Protams. Tāpēc, vienkārši, lai nav tā ilūzija, ka mēs it kā atdodam, bet mēs padalāmies varbūt. Mēs padalāmies. Tas ir normāli. Bet es domāju, ka zem šī te 3 burtu saīsinājumu, es domāju, jūs vēl dzirdēsiet ļoti daudz. Es nevaru visu atklāt. Nevajag arī bišķiņ, jo pakar mūs noslēpumā. Bet man vajag zināt vienkārši kaut kādas lietas, kuras es tev pēc gada varu atgādināt. Tā, Krista, man ir pierādījumi, ka tu teici, ka būs šādi. Es tev novēlu lielu izaugsmu, es tev novēlu daudz savus darbiniekus, kurus tu vēlies, tev viņi atvieglo to dzīvi, lai tu vari nodarboties ar to, kas ir tava ģenialitātes zona. Un es ticu, ka tā ir komunas būvēšana, tā ir produktu izstrāde. No manām acīm šķiet, ka tas ir vienkārši ritīgi tavs. Milzīgs paldies tev par sarunu. Paldies tev. Un tad jau tiekamies sociālajos tīklos, un es ticu, ka jūs jau daudz par Kristu dzirdēsiet un redzēsiet. Tā kā forši. Paldies. Tā.